redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā, kā viņi vēlās pāri laikai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saukdami: Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus viņiem sacīja: Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie? Tad piecēlies, viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slavu tev, Kristus! Kungs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, par tavu evaņģēliju vēsti. Mēs esam pateicīgi, ka varam tajā ieklausīties, tāpēc dāvā mums tava svētā gara klātesamību, ka mēs tavu evaņģēliju spējam saprast, ka tas mums iedvesmo, uzrunā un palīdz tev aizvien vairāk paļauties un sekot tev caur tavu mīlu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Vakar mēs svinējam Latvijas Republikas dibināšanas, jeb Latvijas proklamēšanas gada dienu. Nu jau 105 gadi ir pagājuši, kopš Latvijas Republika ir dibināta. Un tas ir pacelājošs laiks visiem, kuri mīl Latviju, kuri izjūt patriotiskas jūtas par savu zemi. Un mēs varam tā šajā dienā pēc svētkiem, tā kā atskatoties, ar kādām domām mēs šogad svinējām mūsu svētkus, kādas bija mūsu izjūtas. Mēs 17. novembrī bijām arī valsts lūgšana brokastīs, un tur bija tāda galvenā tēma: par visu esiet pateicīgi. Un patiešām mums ir jābūt tādai pateicības jūtām par to, ka mums ir sava valsts. Izrādās tikai 10% no visām pasaules nācijām ir sava valsts. Ja pasaulē ir kaut kur 2000 dažādu tautu, tad tikai apmēram 200 valstu ir šīs tautām, ir sava valsts. Lielākai daļai nemaz nav tādas iespējas dzīvot savā valstī. Un tāpēc svarīgi augstu cienīt un novērtēt, ka mums ir sava valsts. Mēs esam vismaz tik brīvi, cik mēs esam, un ka mēs varam dzīvot relatīvā mierā. Un tiešām jāsaka diezgan relatīvā mierā. Un Lāčplēša diena mums katru gadu atgādina, cik augsta ir šī brīvības cena, un ka vienmēr kādam par to ir jāmaksā. Un atmodas laiks mūsu tautai mācīja, cik svarīgi ir mums būt vienotiem, cik svarīgi priekš tautas ir stipra griba. Un jāsaka, ja visa tauta kaut ko vēlas, tad nekas tai nevar stāvēt ceļā. Pat apspiedošais pretinieks, kas ir apspiedis teju 70 gadus, kā tas bija ar padomju valsti, ar padomju totalitāro režīmu, nespēja apspiest mūsu tautas brīvības alkas, kad visa tauta izgāja un bija gatava par to iestāties, un to arī aizstāvēja pēc neilga laika, kad mēs atjaunojām, varētu teikt, 4. māja republiku. Un tāpēc vēl ir jāturpina loģiskais domu virknējums ne tikai, kad ir vienotība un stipra griba, bet kā ir svarīga ticība. Ticība ir ļoti eksistenciāli, ļoti esenciāli svarīga. Un jāsaka, ne tikai ticība tam, ka mēs varam, ka mēs gribam, ka mēs esam spējīgi, ka mēs esam varoši, bet arī ticība Dievam, kas par mums ir apžēlojies. Un tas ir tik ļoti svarīgi mums kā ticīgiem cilvēkiem par to runāt arī ar cilvēkiem, ko mēs pazīstam mūsu lokā, jo šai ticības vēstī vai tai apziņai, vai tas, ka mēs apzināmies, ka tā ir Dieva žēlastība, ka mums ir sava valsts, tā ir arī ļoti liela nozīme.
Un jāsaka, ja mēs tā atceramies, tad tas ir bijis vienmēr arī stāvējis nedaudz fonā, jo tautas lūkšana ir bijusi abās atmodās kā viens no tādiem lieliem dzinējspēkiem. Jo, ja tā padomā, mūsu taču valsts himna ir lūkšana, vai ne? Dievs svētī Latviju. Un tas radās, šī lūkšana tika uzrakstīta, Baumaņa Kārlis to uzrakstīja laikā, kad tas bija tik ļoti grūti iedomājams, kad carisms bija tajā laikā tik ļoti spēcīgs un kad vispār tādas domas, tas jau bija slikti pats par sevi, tad bija slavofīlisms uzplaukt tajā brīdī, kad viņš rakstīja un tapu šī tautas lūkšana. Palīdz Dievs visai latviešu tautai. Arī tā dziesma tapa tad, kad tas vēl nebija iedomājams, ka likās kaut kas tāds, kaut ko tādu uzdrīkstēties nemaz nevar. Un jāsaka, ka katram laikam ir savi izaicinājumi. Ja tas bija pirmajā vai otrajā atmodā, tad bija viena izaicinājumi uzdrīkstēties, domāt, uzdrīkstēties lūgt, uzdrīkstēties aizstāvēt savu tautu, savu zemi un uzdrīkstēties runāt par to, ka mēs tomēr esam neatkarīga valsts, ka mums ir savas tiesības, ka mēs varam. Arī padomju laikā tā bija liela uzdrīkstēšanās. Ja mēs atceramies Gunāra Astras lielo piemēru un drosmi, jāsaka, gribās teikt to, ka mūsu vecvectēvi cīnījās par Latvijas valsti, mūsu vectēvi cīnījās pret nacistiem un komunistiem, mūsu tēvi iestājās par Latvijas neatkarību, un arī mums, arī tiem, kas tagad dzīvo, ir arī savi izaicinājumi priekšā, jo katrai paaudzei Dievs noliek priekšā savus izaicinājumus, savas grūtības, savas cīņas, kas mums atkal ir jāpārvar, līdzīgi kā tas ir bijis paaudzēm iepriekš. Un tāpēc, ja vēl mums tas nav bijis, tad mums noteikti tas vēl ir priekšā. Un tāpēc mums ir svarīgi apzināties šo savu pamatu, savu ticības, varētu teikt, bāzi, uz ko tad mēs patiešībā stāvam, un kas tad ir tas būtiskais mūsu pastāvēšanai tagad. Un patiesībā pret ko ir tik grūti cīnīties, un līdzīgi kādas grūtības pārvarēja viņi, arī mūsdienās tagad ir arī smagas grūtības, kuras mums tomēr ir jāpārvar. Jo mēs dzīvojam laikmetā, kas ir kļuvis vēl trauksmaināks nekā bija laikmeti pirms tam. Katrai paaudzei ir savi, kā varētu teikt, trauksmes iemesli. Ja, teiksim, Pirmais pasaules karš, un tas laiks tur bija savi, Otrais pasaules karš savi, komunismu laiks un Padomju Savienības laiks tur bija atkal savi, atmodas laiks atkal savi, bet šodien mums ir atkal pilnīgi cita trauksme, citi izaicinājumi, ar ko mēs šodien sastopamies. Un mēs tāpat kā mācekļi laivā kopā ar Jēzu, tāpat arī mēs tagad esam arī laivā, arī mums ir vētra, un mums arī ir izaicinājumi, un arī mēs esam satraukti, un citreiz liekas, vai patiešām mēs piedzīvojam, ka kaut kas slīkst, ka kaut kas atkal slīkst. Un atkal ir kaut kāda zināma stresa izjūta tāda, kā notiek pavisam kaut kas, nepavisam mums priecīgs. Un jāsaka, patiešām šie mūsu izaicinājumi ir tādi, varētu teikt, nestandarta un tādi hibrīdi. Līdzīgi kā ir hibrīda karš, tā ir arī hibrīda tādi izaicinājumi. Un pirmais, ko mēs sastapāmies ar šo Covid laiku, kurā mēs piedzīvojam tādas dīvainas izaicinājumus un tādas problēmas, ar kurām vieni tika galā, citi netika galā. Vieni spēja atrast kaut kādu savu pozīciju, citi tieši otrādi salūza. Salūza attiecības, cilvēki zaudēja ticību, cilvēki piedzīvoja, varētu teikt, lielas turbulences arī garīgā nozīmē, un vēl joprojām tas ir atstājis savu nospiedumu. Karš Ukrainā un tagad karš Izraēlas zemē, mēs, kā varētu teikt, piedzīvojam sava laika grūtības, sava laika vētras.
Un jāsaka, ko tad mēs darām, kad mēs piedzīvojam vētras savā dzīvē? Mēģinām paši sākumā atrisināt šo problēmu, līdzīgi kā mācekļi laivā. Pirmais, ko viņi bija, viņi smēla laukā ūdeni, viņi darīja visu, ko varēja. Un jāsaka, šie 12 mācekļi nebija tādi vienkārši, tādi, kā saka, kora zēni. Viņi bija tādi vīri, vismaz 4 no viņiem bija profesionāli zvejnieki. Un ja viņi bija kā zvejnieku laivā jūrā, viņi zināja, kas ir jādara. Un tad, ja šie 4 vīri ir satraukšies un viņi nezin, ko darīt, tad tā ir reāla problēma. Jo viņi zina, kas ir jādara, ka tava laiva nonāk vētrā. Bet arī viņi nāca pie Jēzus un teica, glāb mūs, mēs ejam bojā. Mēs esam izsmēluši visas mūsu iespējas. Ko dara citi cilvēki, kas piedzīvo vētru? Meklē cilvēku palīdzības, meklē gudrāku, stiprāku, meklē profesionāļu palīdzību. Arī viņi meklēja palīdzību, bet, diemžēl, nevarēja palīdzēt. Vēl arī cilvēki bēg prom no situācijas. Piemēram, viena daļa no cilvēka, kā saka, kancelējas laukā. Ja kāda daļa no viņiem būtu varējuši izbēgt no tās laivas, būtu izbēguši, bet viņi bija jūras vidū. Tu nekur nevar izbēgt. Nevar tā vienkārši pārtraukt attiecības, teikt, es ar šo kompāniju vairs negribu iet kopā. Tie tādi zaudētāji, viņa laiva grimst nost. Mēs ejam prom no šīs laivas. Mēs iesim uz citu laivu, kas negrimst nost, kas ir augstāka, modernāka, kur nenotiek mobbings un tā tālāk. Vai ne? Diezgan atpazīstam, varētu teikt, situācija, kā, diemžēl, cilvēki mūsdien rīkojās. Kad notiek grūtības, tad viņi bēg no tā, viņi bēg no grūtībām, meklē komforta situācijas, un līdz ko ir diskomforts, viņi nedomā par to, ka tur ir arī kaut kas, kas mani uzrunā, bet es vienkārši bēgu prom no tā, es izēju laukā no tā, es negribu tur būt. Un vēl arī kādi citi šādās situācijās, viņi ir paralizēti, viņi nonāk depresijā, viņi zaudē drosmi, viņi zaudē varbūt pat paši sevi, viņi zaudē orientēšanos, viņi nezin, ko lai vispār dara. Viņi ierokās sevī. Un interesanti, ka pašās beigās tikai viņi nāk pie Jēzus. Un tas ir diezgan raksturīgi arī mums, mīļie draugi, ka mēs vispirms izsmeļam visas savas iespējas. Mēs pat mēģinām visu, ko izdarīt, produktīvi un destruktīvi, bet tas pēdējais, ka mēs nākam pie Jēzus, pēdējais ir mūsu lūgšanas. Un jāsaka, tā patiešām arī dzīvē bieži vien arī notiek, kad mēs vispirms izsmeļam visas cilvēciskās iespējas un tad mēs griežamies pie Dieva. Un bieži vien tieši tās dzīves situācijas mūs māca, cik vāja ir mūsu ticība, cik mēs esam masticīgi. Jēzus saka, jūs esat bailīgi. Bieži vien tā masticība nav no bailēm, tā masticība ir no kaut kādas, varētu teikt, ka tās ir tādas garīgas bailes. Bailes, vai Dievs vispār ir ar mums, vai arī pat mums ticīgajiem piezogas bailes, vai Dievs vispār ir. Vai kad es lūdzu un klauvēju pie debesu valstības durvīm, vai tur vispār otrā pusē kaut kas ir. Un šīs ir tās ir tās garīgās bailes. Tās nav vienkārši bailes, jā, ir bailes par savu kailo dzīvību, par savu veselību, par tuviniekiem, bet apakšā, kā ticīgiem ļaudīm, mums ir jāsaprot, bieži vien ir arī tās garīgās bailes. Vai Dievs mūsos ir ieinteresēts, vai Viņš dzird mūsu lūgšanas, vai Viņš tieši par mani ir ieinteresēts šajā brīdī, vai Viņš vispār ir labvēlīgs, varbūt, kad es esmu ar kaut ko Dievu sarūktinājis, un Viņš mani negrib dzirdēt, varbūt, kad mani grēki kaut kā tur ir priekšā, un manas lūgšanas iekritīs bezdibenī, un tur nekas nebūs. Un tās ir tās bailes. Kāpēc Jēzus saka, kāpēc esat tik bailīgi jūs masticīgie? Un tāpēc evaņģēlija notikums par vētru jūrā runā par šo dažādu līmeņu lietām. Un šeit patiešām mēs varam teikt, ka ir tāda, varētu teikt, 3 līmeņu problemātikas. Viens ir šī personīgā, kur mēs piedzīvojam šīs personīgās krīzes. Otrs ir šī sabiedriskā, kur mēs varētu teikt, mēs varam runāt arī tātad par mūsu valsti, kā kuģi
kur apdraud dažādas situācijas pasaulē, bet mēs bieži vien tā kā, lai gan mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, bet bieži vien mēs rīkojamies tā, it kā Dievs par mums negādātu. Un beigās no tāda baznīciskā viedokļa, un šī līdzība visvairāk runā tieši par baznīcu pasaulē, jo tas ir tāds baznīcas simbols – Jēzus, mācekļi un laiva. Tas ir ļoti baznīcisks simbols, un tas varētu arī ļoti izteikt mūsu šo baznīcu. Te ir rekur mācekļi, un te ir rekur Jēzus mūsu draudzē, mūsu baznīcā. Un mēs esam kā kuģis šajā pasaulē, šajā nestabilajā pasaulē, mainīgajā pasaulē, kuru nemitīgi satricina vētras. Kristus baznīca ir kuģis satricinātā pasaules jūrā, kur visu laiku viļņojās, un visu laiku, kopš baznīca vispār pastāv, vienmēr ir bijusi vētra. Tādi, kā saka, bezvējš reti, kad ir vispār noticis. Tie apdraudējumi vienmēr ir konstanti bijuši. Tikai viņi ir, kā saka, vienreiz pūtuši no labās puses, citreiz no kreisās puses, citreiz no aizmuguras, citreiz no priekšas. Vienmēr ir kaut kāda vētra mūs nākusi pār baznīcu, un licies ir, vai baznīca spēs izturēt šādu veidu pārbaudījumus. Un jāsaka, jau vairāk kā 2000 gadus, paldies Dievam un Kristus žēlastībai un svētā gara aizsardzībai, baznīca ir spējusi pastāvēt Dieva žēlastības dēļ, Dieva vadības dēļ, un ne jau cilvēku gudrības dēļ, vai tāpēc, ka mēs būtu kaut kā labāki par citām paaudzēm. Vienkārši Dievs par mums ir žēlīgs, un Viņš savu baznīcu caur vienu uztur. Un tāpēc Jēzus par savu baznīcu vienmēr apžēlojas, un šajā notikumā, jāsaka, mēs varam ieraudzīt, kā Viņš ir, varētu teikt, Viņš valda pār šīs pasaules notikumiem, un Viņš māca mums aizvien vairāk paļauties uz Viņu, un paļauties tieši tajās situācijās vai tajās lietās, kur mēs jūtamies nedroši. Jo tieši tas nedrošības mirklis, tas nedrošības punkts ir tas izaicinājums mūsu ticībai, ja mēs viņu pārvaram, mūsu ticība pieaug. Jēzus pieceļas un apsauc vētru, līdzīgi kā, piemēram, 107. psalmā ir rakstīts, tad viņi piesauca to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņu bailēm. Viņš apklusināja vētru, kā norima viļņi. Viņi priecājās, ka iestājās klusums, un viņš ieveda viņus iecerētajā ostā. 68. psalms savukārt arī skaisti runā par Dieva spēku. Dievs ceļas, viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, viņa nīdēji un nicinātāji bēg no viņa vaiga. Kā izklīst dūmi, tā tu viņus izklīdini, un kā ugunī izkūst vasks, tā bezdievji ies bojā Dieva priekšā. Un šie divi psalmi ir kā tāds iedrošinājums tam, ka, lai arī stipri vēji pūš, tie ne tikai, kā tajā dziesmā, lai vai kādi vēji pūš, visi pūtīs pāri, bet drīzāk tajā, ka Dieva žēlastībā mēs varam pastāvēt. Tāpēc, ka tas kungs ir stipra klints, tāpēc, ka šī klints ir nesatricināma klints. Visu pārējo citu var satricināt, bet tieši tā turēšanās pie Dieva, tā mums dod šo spēku, ka tie vēji pūtīs pāri. Stipra klints ir mūsu kungs. Noslēgumā cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa. Un patiešām mūsu dzīvēs reti, bet notiek tādi racionāli neizskaidrojami notikumi, pēc kuriem mēs pārdomājam, kāpēc notika tā, ko tas nozīmē, kas to paveica. Dievs ir tiešām savā žēlastībā tik labs. Un mācekļu uzmanība sākumā bija piekalta vētrai, tad jūrai, un viņu sirds bija baiļu pilnas, domāšana paralizēta, bet viņa noslēgumā viņu uzmanīgi tika pievērsta Jēzum. Viņi skatījās uz viņu,
un domāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa, kāda viņam ir vara un kāds viņam ir spēks. Un viņš tomēr mūsu dēļ apsauc vētru, lai mēs būtu pasargāti. Viņš lika apstākļiem mainīties, kā apstākļi kļuva mums labvēlīgi. Patiešām viņš liek apstākļiem mainīties, ja viņš ceļas, viņš apklusina. Un kādus secinājumus mēs izdarīsim, kad mēs esam piedzīvojuši šādu Dievu žēlastību? Kā mēs dzīvosim tālāk? Kāda būs mūsu turpmākā dzīve, piedzīvojot, ka Dievs mūs atkal izglābj un atkal mums palīdz sausām kājām tikt laukā no ķibeles? Evaņģēlijs mūs aicina nonākt otrā krastā, kur mēs kaut kā pa jaunam lūkojamies pasaulē, kur mums ir jauna sirdis un jauna domāšana. Lai ceļojums ar Kristu var turpināties, jo viss nebeidzas līdz ar zemes dzīves beigām. Dvēsele dodas tālāk, dvēsele dodas uz otru krastu, kur Dievs, kā rakstos teikts, ir viss iekš visa. Uz to mēs lūkojamies. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.